Dēšu uz komentāru, vai ir vērts atgriezt vecās attiecības. Protams, lai varētu, piemēram, atgriezt vecās attiecības, obligāti ir jāmainās iekšpusē. Un, ja sieviete iekšēji mainās, vispār pamaina savu domāšanas veidu, pamaina vispār uzskatus par attiecībām, maina uzskatus par vīriešiem kopumā, tad, protams, viņa varēs to izdarīt, bet ir jārēķinās ar to, ka viņai vajadzīgi būs resursi, laiks, enerģija, lai to varētu atgriezt atpakaļ, tāpēc, ka tas nenotiek tā pēc knipja sitiena. Un, protams, ir vajadzīgs laiks, lai vispār tajā visumā viss sakārtojas labvēlīgā veidā tev un apkārtējiem cilvēkiem. Tāpēc viss ir iespējams, un tev ir jāsaprot par to, priekš kam tev tas ir vajadzīgs iepriekšējais vīrietis, bijušais. Varbūt laika gaitā, piemēram, apmeklējot kursu, tu sapratīsi, ka esi cienījama krietni tāda foršāka un superīgāka vīrieša nekā bijušais vīrietis. Tāpēc viss ir iespējams, galvenais ņemt, darīt un pielietot, un viss tavā dzīvē mainīsies. Vēl šeit tādu piemēru es varu pateikt par to, ka pasmaržot desu, ja? Tas ir vienkārši. Bet tev vajag to desu nopirkt un reāli viņu uzlikt uz maizes. Tāpēc ir svarīgi spērt soli, pieņemt lēmumu un rīkoties, nevis atlikt savu dzīvi uz vēlāku laiku.